Tas stikls, es domāju, viņš ir tiešām kā mēdījis, kurš ir klātesošs visu tavu dzīvi, un tad vai nu tu viņam pietuvojies, attālinies no viņa. Bet tas ir kaut kas tāds, ka tavās rokās ir iedots materiāls, caur kuru ir gaisma. Un kā tu viņu veido, ko tu caur to gribi pateikt, tas ir stikls. Kas vēl ir stiklam? Viņš kā materiāls ir mūžīgs, viņš nemainās. Stikls ir tāds materiāls, kas iemāca cilvēkam domāt abstrakti nedaudz. Jo pārsvarā viss, ko mēs redzam tikai ārpusi. Mēs nezinām, kā cilvēks ir iekšpusē, kāds koks ir iekšpusē, kas ir ūdens dzīlēs. Bet stiklam tu vari redzēt cauri, vai tu vari redzēt viņam iekšā. Un man liekas, ka tas tā kā filozofiski diezgan daudz ko iemāca cilvēka tādai psihei. Un arī savā ziņā atspoguļo cilvēka būtību, kad viņā iekšā ir vairāk nekā izstāsta no ārpuses. No vienas puses tas pat ir kaut kas īpašāks, jo cilvēks ir paņēmis un no smiltīm dabūjis ārā šo te. Un tā ir tā alķīmija, ko es tā kā pieminēju, manuprāt. Tā brīdī, kad tu esi pie krāsnīm kopā ar meistaru, ar pūtēju, ir sajūta, ka tu esi tā kā pasaules centrā. Mans stikls ir mans liktenis. Tas tiešām tā ir. Mānī visu laiku kaut kas atvilka atpakaļ, un es stiklu sajūtu. Man ir tāda sajūta, ka tas ir tā kā mans ceļš, man ierakstīts. Karstā stikla pūšana paver ceļu nejaušībām, un tas ļoti iedvesmo. Ļoti. Karstums, tās vēlme, ja? Tas, kas varētu, tā metaforiski, es to varētu salīdzināt ar dzīvi, ar kaislību, ar kaut ko tādu aizkustinošu, un kad tu esi iekarsts uz kaut ko, un tad ir tas karstais stikls, un tad, kad tas ir atdzisis, tad ir tā dzīve, tā augstā, tev kāds griež, tev kāds slīpē, kāds sīt. Tad tas kopā tas veido to mākslas darbu. Ieejot darbnīcā, tev ir tā, ka tev jau asins vārās. Tu jau tā krāsnes rūc, un tev, tas ir tik emocionāls tāds. Stikla komūna saista tieši cilvēki, kas ir iekšā viņā visā noteikti tā draudzība un visas tās lietas, kas notiek, man liekas, ir ļoti piesaistošas. Ja raug šos visus senos instrumentus, man liekas, kā var būt, ka nevar kaut ko modernāku, kaut ko motorizētu iesaistīt, lai kaut kas notiek jauns. Un es atduros, ka viss jau ir pārbaudīts tūkstošiem gadu, ka tā tam ir jānotiek, tā to dara vienkārši. Tad, kad atnākt katru rītu uz darbnīcu, pirmais, tu vēl neesi novilcis ne mēteli, neko, tu attaisi krāsni, pasties, kas sanācis, vai ir tā kā iecerēts. Stikls kaut kā manā dzīvē turpina ienāk kā piedzīvojums, un es to arī uztveru kā piedzīvojumu, arī tā divējādā daba, gan tā aizsargājošā, gan bīstamā. Ar viņu tā kā visizteiktāk var runāt par tādām tēmām, par kurām parasti māca sabiedrībā nerunāt. Priekš manis stikla sajūta ir tas, ka stikls man ir reliģija, mana politika, mana ekonomija, visas sfēras. Tāpat stikls ir mana aizsardzība. Tas ir tādā globālā līmenī, tas ir stikls man. Patiesībā sakot, stikls man ir visu kaut kur aizvedis. Un es pateicoties stiklam ļoti daudz cilvēks iepazinus, un tas ir tiešām brīnišķīgi un novēlu jebkuram sevišķi jaunam māksliniekam vienkārši kaut kur doties, darīt, rādīt un braukt apkārt visur un kaut kur piedalīties, kur tik vien ir iespējams.